15. oktobrī visā pasaulē tiek atzīmēta Baltā spieķa diena. Šī diena ir domāta tam, lai pievērstu uzmanību, ar kādām problēmām sastopas neredzīgi un vājredzīgi cilvēki. Arī Latvijā notika dažādi pasākumi, un vienā no tiem arī mēs bijām klāt. Mākslas muzejs Rīgas Birža ir viens no lieliskiem vides pieejamības paraugiem pašā Vecrīgas sirdī. Tieši šeit Latvijas Nacionālā mākslas muzeja brīvprātīgie Baltā spieķa dienā vadīja ekskursijas vājredzīgiem un neredzīgiem jauniešiem. Ekskursijas sniedz iespēju iepazīt austrumus ar citām maņām. Tāds ir arī izstādes nosaukums. Jau vairākus gadus mums ir piedāvājums, īpašs ekskursiju piedāvājums cilvēkiem, kas var visu aptaustīt, sajust, arī mākslu un kultūru uztvert ar citām maņām. Un šodien mums ir tāda pirmā eksperimenta ekskursija, kuras laikā ļoti liels uzsvars tiks likts uz smaržām. Mēs dosimies uz Austrumu galeriju, kur ekskursijas dalībniekus sagaidīs muzeja brīvprātīgie. Un stāstīsim par Ēģipti, par Indiju, par Ķīnu un Japānu. Un centīsimies šo stāstu tādā garšvielu mākonī ietērpt. Šī ir pirmā reize Rīgas Biržā, kad ekspozīciju var apskatīties ne tikai ar acīm, bet arī ar tausti un ar smaržu. Ja būs pieprasījums, tad šo ekspozīciju izrādīs ne tikai Baltā spieķa dienā, bet visu laiku. Mēs šodien uzsākam jaunu tradīciju. Latvijas Nacionālais mākslas muzejs turpmāk plāno atzīmēt šo dienu, lai vairāk stāstītu un runātu par to, par vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem sabiedrībā, un parādīt to, ka arī muzejs ir atvērts un gaida cilvēks ar redzes problēmām. Tas mums visiem ir, mēs šobrīd satiekamies, es varētu teikt, šī diena sastāv no tādiem 4 komponentiem. Ir jaunieši no Strasdamovižas, ir brīvprātīgie, ir muzeja speciālisti un vēl ir jaunieši no Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas. Un tātad mēs satiekamies pilnīgi 4 dažādas cilvēku grupas. Un, man liekas, 15. oktobris ļoti labs iemesls tam. Baltā spieķa dienu šogad atzīmē Rīgā, Liepājā, Rēzeknē un arī citur Latvijā. Redzes traucējumi ir viena no biežākajām invaliditātes formām, un tas padara šo tematu vēl nopietnāku. Katrā ziņā esam priecīgi, ka nevalstiskās organizācijas cenšas par šiem jautājumiem runāt, un ļoti ceram, ka viņas tiks sadzirdētas.